Un mums ir ideālais konferences atklājošais uzrunātājs. Viņš ir ilgadējs apdrošināšanas kooperatīva Vereinte Hagel valdes loceklis un Eiropas lielākās profesionālās lauksaimnieku organizācijas Kopa & Kogeka risku pārvaldības eksperts ar izglītību, zināšanām un pieredzi ražas apdrošināšanā un lauksaimniecības ekonomikā. Dāmas un kungi, no Vācijas pie mums ir ieradies Thomas Gerke. Ladies and gentlemen, Mr. Thomas Gerke. Tomas Gerke, lūdzu, sveicam viņu ar aplausiem. Dargie draugi, liels paldies par uzaicinājumu un sveicu jūs visus šī dienas ārkārtīgi svarīgajā konferencē 24. gada sezonas sākumā. No Latvijas, no Eiropas skatu punkta ir svarīgs šis gads ne tikai, kad mēs runājam par klimatu pārmaiņām, par laika apstākļiem, mums arī Eiropā būs vēlēšanas. Mēs jau diskutējam par to, kāda būs mūsu nākotne, par kopējo lauksaimniecības politiku, un tas būs kā labs sākuma punkts arī mūsu politiskajām diskusijām, lai saņemtu no jums atgriezenisko saiti, pastāstītu, kas notika mūsu zemēs, es pastāstīšu par mūsu pieredzi. Visā Eiropā šis bija vissliktākais gads pēdējo 200 gadu laikā, pareizāk sakot, pagājušais gads. Liels paldies par ierašanos šajā konferencē. Es nestāstīšu pavisam detalizēti par visu to, ko šajā slēdā esmu uzrakstījis. Te vissvarīgākais ir tas, kas ir svarīgi arī Vācijā, kur atrodas VH. Tātad mūsu pieredze rāda, ka vairs nav tādi jautājumi, vai ir klimata pārmaiņas, vai tās notiek. Gan zinātnieki, gan jūs un mēs, lauksaimnieki, to esam ārkārtīgi izjutuši. Kad uzsākām savu darbību Latvijā, mēs nerunājam par krusām vasarā, vismaz tāda apmēra krusām, mēs nerunājām par temperatūru 27 grādi vai 35 grādi. Bet tāds ir fakts, un to vairs nevaram apspriest, vai klimata pārmaiņas notiek. Te ir milzuma daudz iespēju, bet arī riski jūsu ikdienas darbam. Es nezinu, vai jūs ražojat vīnu, varbūt, ka ražosiet pēc pāris 10 gadiem, bet arī tur ir riski un izaicinājumi. Un mēs esam šeit, lai pārņemtu un uzņemtu daļu no jūsu risku. Vācijā ikvienā federālajā zemē ir pāris hektāru ar vīnogulājiem. Ne tikai Vācijas dienvidos, bet visā Vācijā ir vīnogulāju stādījumi. Un tas būs aizvien grūtāk un grūtāk Francijas kolēģiem nodrošināt labas kvalitātes vīnu un būt vienīgajiem vīna ražotājiem, kā tas bija pirms 30-40 gadiem. Tādējādi izaicinājumi lauksaimniekiem ir līdzīgi. Es zinu, ka jūs sekojat televīzijā, kas notiek, ka ne tikai Vācijas zemnieki ar traktoriem vairāk kārt Berlīnē ir bloķējuši ceļus. Vakardien Hamburgas ostas blokāde beidzās 2 dienu garumā, jo lauksaimniekiem ir milzīgi izaicinājumi, un tam klāt pievienojās arī klimata pārmaiņas. Es domāju, ka šo prezentāciju, ko parādīšu konferencē, mēs redzējām Latvijā, ka jūras līmenis nedaudz paaugstināsies, arī vētru apjoms pieaugs, vasaras būs sausākas, karstākas. Tas būs tā gan rietumos, gan austrumos Eiropā. Rudeņos, ziemās būs vairāk lietus un pavasaris, vasara vairāk sausākas. Tas nav tikai jautājums par apdrošināšanu, tas ir jautājums arī par to, kuru instrumentu mēs izmantosim, lai mazinātu šo dabas apdraudējumu, kā ministra kungs jau teica savā ievadrunā.
Tas nebūs tikai viens instruments, lai nodrošinātos ar apdrošināšanu. Mēs varam ekstrēmiem gadījumiem palīdzēt jums, bet te ir jāizmanto vesels rīku vai iespēju loks. Un jūs droši vien interesēties par to, kas nākotnē būs pieejams, lai palīdzētu un no zemes varētu dabūt vislabāko. Nevis uzsākt, piemēram, iesēt jaunas sēklas reģionā, kur tādas nemaz neaug, jo notiek augsnes erozija šo laika apstākļu dēļ, un tādēļ tas varbūt nav iespējams. Es gribu parādīt nelielu ieskatu, ne tikai par 23. gadu, kurš bija ekstremāls laika apstākļu ziņā, bet tas sākās jau 2020. gadā ar milzīgiem krustas bojājumiem visā Latvijā. Un tas, ko mēs redzējām, ka šī palielināšanās sākās īstenībā jau 2010. gadā visās Baltijas valstīs. Un tajos gados mēs sakontaktējāmies ar atbildīgajām personām un sākām piedāvāt apdrošināšanu. Tātad 21. gada jūnijā, jūlijā bija šie laika apstākļi, tāpat arī lietus, lietavas, un šajā gadā mēs izveidojām arī vislabāko komandu, ne tikai, kas ir šajā konferencē, bet reģionālajā asamblējā mēs ievēlējām divus jaunus pārstāvjus, kas ir gados jauni, labi eksperti, un ik viens no jums tiek lūgts atbalstīt savus kolēģus tajos brīžos, kad mēs izvērtējam zaudējumus, jo mēs esam kooperatīvs. Ja runājam par Kailsalu, neviens īsti nezina, kas notiks nākamajās 4-8 nedēļās. Vai mums atkal būs Kailsals, kā tas bija 2010. 11. gadā, un kas notiks ar ziemājiem, jo bija jau temperatūras -20, -25 grādi dažās vietās Latvijā. Nu, varbūt pēc 8 nedēļām martā, aprīlī jums paveiksies, ka jums nebija Kailsala, vai arī jūs būsiet priecīgi, tāpēc, ka jums ir labs apdrošināšanas partneris VH. Un šeit ir 7. augusts pagājušajā vasarā. Viss mainījās tajā dienā, arī jūsu prātos mainījās, viss mūsu grāmatvedības žurnālos viss mainījās. Un visi uzdeva jautājumu, vai tas notiks atkal un atkal, vai tas bija tāds unikāls gadījums, vai tā būs jauns normāls laika apstākļis vasarās. Es nevaru atbildēt pa 100%. Es zinu, ka mainīsies klimats, bet kā tas mainīsies? Tā ir ražas vākšanas laiks, un jums iedomājieties, ir 25 grādi, var pļaut pat naktī, jo mitruma procents ir zems, bet pēc tam nāk šāds apdraudējums, šāda katastrofa, un mēs VH izmaksājām apdrošināšanas prēmijās zaudējumos vairāk kā 20 miljonus. Tā kā 3 reizes vairāk kā saņēmām prēmijās. Un tas bija kaut kas ekstrēms. Protams, varētu notikt, ka ir karstāks, augstāks, lielāks vai mazāks lietavas, bet pēdējos gados, kad mēs uzsākām lauku sējumu apdrošināšanu no 93. gada Luksemburgā, nekad nav bijušas šādas vētras ar krusu augusta vidū. Mēs nezinām, vai tas būs atkal vai nē, bet dodot jums šo informāciju, mēs pavisam godīgi sakam, ka mēs turpināsim apdrošināšanu, bet jūs zinat, ka ik viens lauksaimnieks, kurš apdrošināja savus sējumus, savu ražu, arī tomēr cieta kaut kādus zaudējumus. Tas ir tas, ko es jums gribēju arī paskaidrot. Mēs uzsākām darbu 2013. gadā. Lauksaimnieki nezināja, vai nu īsti vajag apdrošināt vai nē.
Viņi neusticējās arī šai mūsu jaunajai kompānijai, kas nemaz nav tik jauna, bet jūsu uzticība ir augusi pēdējos gados, un mēs esam arī cietuši zaudējumus jums par labu. Bet runāšu tagad par riska pārvaldību, kā arī risinājumiem un izaicinājumiem, ar ko saskarsimies. Mēs esam digitalizējuši jau visu šo apdrošināšanas procesu. Jums ir jauni izaicinājumi, proti attiecībā uz ilgtspējas stratēģiju, no lauka līdz galdam stratēģiju, arī lauksaimniecības politiku, kura tiks pārskatīta pēc 2 gadiem. Tātad lielāks un lielāks regulējums no Eiropas Savienības, tieši tādēļ Vācijas lauksaimnieki iziet ielās ar traktoriem. Viņi nevar nodarboties ar lauksaimniecību, viņi pēdējos gados, pēdējos mēnešos ir saskārušies ar milzīgu birokrātisko slogu. Un arī ir milzīgs ierobežojošs regulējums. Tieši tādēļ mums ir jādomā arī par šiem izaicinājumiem tagad un nākotnē. Mēs varētu palīdzēt jums arī caur Latraps partneri. Liels paldies arī viņiem par konferences organizēšanu. Tas nav jautājums tikai par apdrošināšanu graudaugiem, par visu riska pārvaldības procesu. Un tieši tādēļ vēlreiz gribu teikt paldies par šīs konferences organizēšanu. Jo mums ir kopēja interese kā kooperatīvam, jo mums jārodām atbildes visos ražošanas procesos. Mēs esam tikai viens no sektoriem vai nozarēm. Mēs kā VH svinēsim savu 200 gadu jubileju šogad vasarā. Tā kā mums gadu gaitā ir bijuši daudz izaicinājumu, arī zaudējumi, jo sausuma periodu bijuši visā Eiropā. Arī Vācijā, bet mums ir gara vēsture. Mēs nemaz neskatāmies ar skepsi uz pagājušo gadu, jo zinām, ko mēs varam izdarīt un zinām, ka mēs varam tikt galā ar šiem izaicinājumiem. Mēs, kā Vereinigte Hagel, tikām izveidoti 1824. gadā, kur mūs izveidoja 2 kooperatīvi, Leipziger Hager un Neudeutsche Hagel, veidojot riska grupu. Mēs atrodamies Vīsbādenē, un kas ir ļoti, ļoti svarīgi, mēs nepiedaram nekādai akciju uzņēmumam. Mēs esam kooperatīvs, tā kā Latraps vai citi, tā kā visi jūs biedri, kuri ir apdrošināti caur VH, varat ietekmēt mūsu uzņēmumu stratēģiju. Un es pārstāvu uzņēmumu valdi. Mēs esam 3 valdē, un mums ir arī uzraudzības padome. Šogad mums būs vēlēšanas, un šī būs pirmā reize vēsturē, kad mums būs viens loceklis no ārvalstīm, no Nīderlandes mūsu uzraudzības padomē, jo mēs sākām apdrošināšanu Nīderlandē daudz ātrāk nekā Baltijas valstīs, bet es pieņemu, ka kaut kad netālā nākotnē uzraudzības padomē varētu būt arī kāds Baltijas valsts piederīgais. Un es esmu arī par to diskutējis uzraudzības padomē. Ir svarīgi, ka mēs neesam tikai vācieši, jo mēs esam eiropieši, tādēļ mums būtu jābūt arī tādam pārstāvības izklājumam. Mēs tagad sākam ar Nīderlandes kolēģi, bet tā kā locekļi tiek ievēlēti uz 5 gadiem, tātad 28. gadā varētu tas būt no Latvijas vai Lietuvas. Par ģenerāla asamblēju mums šorīt bija jau sanāksme, pabeidzot uzņēmēja darbības gadu 2023, un tāpēc parādīšu jums ciparus. Mums tātad ir virtuāls produkts, mums nav traktors, ko pārdot. Tieši tādēļ mēs esam virtuāli, pateicoties jums visiem. Mūsu
reputācija ir svarīgākais instruments, un ik viens no jums varat dot savu pienesumu šajā uzticības nodošanas procesā. Liels paldies jums, lauksaimnieki, par uzticību un uzticēšanos. Mēs, tad, kad ciešam zaudējumus, mēs strādājam arī sestdienās, svētdienās un nestreikojam, kā to, piemēram, dara dzelzceļnieki. Mēs esam pārstāvēti daudzās valstīs, mēs esam apdrošinam pret šādiem laika apstākļiem, kā krusa, lietavas, sausums, arī vētras, mums ir ļoti labi produkti. Un te mēs redzam arī Latviju, Poliju, citas Baltijas valstis, kuri dod savu pienesumu arī pētniecības darbā. Gribu uzteikt arī jūsu valsts pārstāvi mūsu uzņēmumā, Vita Baumane, un ja jums ir kas labs sakāms, sakiet to mums, un arī sakiet, ja ir kaut kas slikts sakāms, jo mēs gribam mācīties no kļūdām. Šī bilde ir ļoti svarīga, jo te nav parādīti tikai Latvijas, Lietuvas zemnieki, kuri ir cietuši no laikapstākļiem. Mēs apdrošināšanas prēmijas esam izmaksājušas ļoti, ļoti daudzās Eiropas valstīs. Un šeit es gribu parādīt, kāda ir kopējās lauksaimniecības politikas un zaļā kursa ideja. Tad, kad Eiropas komisija izveidoja zaļo kursu, kā arī stratēģiju no lauka līdz galdam, kā arī riska pārvaldības rīku, pasaule bija nedaudz atšķirīga. Nebija karš Ukrainā, nebija karš ne Izrēlā, Gāzes teritorijā, tādēļ mums ir jāpārkalibrē mūsu politiskie mērķi, it īpaši šajā vidustermiņa pārskatā, kā arī nākamajā sezonā. Ir svarīgi no Eiropas skatu punkta, ka mums jākļūst neatkarīgiem no importa attiecībā uz pārtikas produktiem. Tas tā nekad nebūs 100%, bet tas ir ļoti svarīgi, lai stiprinātu lauksaimniecības sektoru, kā arī lauku ekonomiku visā Eiropā. Tieši tādēļ risku pārvaldības rīks ir ārkārtīgi svarīgs, ir īpaši tad, kad ir kaut kādi nelabvēlīgi laika apstākļi un kad jums ir nepieciešams finansu atbalsts, lai jūs varētu turpināt strādāt un varētu investēt savā lauku saimniecībā. Tieši tādēļ mums ir vairāki šie riska pārvaldības rīki kopējā lauksaimniecības politikā. 1., 2. pīlārā, 78. pantā un sektorālajās programmās arī ir apdrošināšana gan augļiem, dārzeņiem, gan arī vīnogulājiem, kas gan nav piemērojams šeit Latvijā, bet es esmu strādājis ar lauksaimnieku savienību, jeb savienībām visā Eiropā. Un, godīgi sakot, KAP, jeb kopējā lauksaimniecības politika, ir kļuvusi aizvien sarežģītāka, lai arī tur ir elastības mehānisms dalībvalstīm. To lauksaimnieki nevar izprast, un to īsti nevar kontrolēt valsts. Federālajās valstīs Vācijā daudzi lauku saimnieki vēl joprojām gaida tiešos platību maksājumus no valdības, jo mūsu valsts nevarēja laicīgi pieņemt KLP politiku un nav izmaksāti apmēram 300 miljoni. Tas nozīmē, ka lauksaimniekiem bija pašiem jāmaksā par to visu. Viņi nesaņēma platību maksājumu no federālajām zemēm, jo Vācijā federālās zemes ir atbildīgas par šo programmu pārvaldību. Riska pārvaldība ir vēl viens svarīgs instruments, ka negaidot KAP maksājumus, var tikt izmantot šis riska pārvaldības instruments.
Mēs vēlamies, lai jūs saņemtu naudu 14 dienu laikā pēc atlīdzības pieteikuma saņemšanas. Tā kā, pavisam drīz pēc kaitējuma, maksimums pēc mēneša, pēc negadījumu. Un ir svarīgi, ka jūs saņemat šo naudu savā bankas kontā, lai varētu pēc iespējas ātrāk investēt un pildīt savas finanšu saistības. Jūs neesat vieni, es gribu pateikt. Ikviena dalībvalsts Eiropā, tā ir atšķirīga vēsture, ja runājam par apdrošināšanu lauksaimniecības produktiem. Es zinu, Austrijā, Spānijā, viņi jau ir iztērējuši nacionālās schēmas, un tās beidza darbu jau pagājušajā gadsimtā. Piemēram, Austrijā viņiem ir dalījums vīnas apkārtnē, viss pārējais. Vācija nedaudz atpaliek attiecībā uz graudaugu subsīdijām. Es ļoti lepojos, ka esmu eiropietis un esmu dzimis Vācijā, bet es zinu, kā stāstīs mans tēvs, kurš ir 90 gadus vecs, viņš teica, ka pēc otrā pasaules kara Vācijā bija slikti laiki, bet, diemžēl, pēdējo gadu cipari parāda, ka arī ir lieli zaudējumi ciesti. Visās valstīs lauksaimnieki saņem gan tiešos maksājumus, gan arī caur riska pārvaldības rīka maksājumus. Tas gan ir atšķirīgi no valsts uz valsti, un te ir tāda kā konkurence. Ir arī valstis, kur platība maksājumi var būt pat 80%, Itālijā, piemēram, 70%. Un pārējās valstīs līdzīgi kā Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, gan nodrošinot līdzmaksājumu no valsts, gan arī no šīm Eiropas subsīdijām. Atgriežoties pie viena svarīga rīka, jums vajadzētu un jums vajag pielāgot savas stratēģijas, lai pielāgotos riskam, kas saistīts ar klimatu pārmaiņām. Un to jūs varat izdarīt ar Vereinigte Hagel palīdzību. Jūs labāk nekā citi zinat, kādi ir riski no klimata pārmaiņām. Jūs strādājat dabā, jūs strādājat ar dabu. Tieši tādēļ ir svarīgi skatīties, kas notiek šodien, pēc 3 dienām, pēc 14 dienām, pēc sezonas. Un tieši tādēļ mums ir šīs diskusijas Vācijā. Un mēs radījām jaunu instrumentu lauksaimniekiem, lai skatītos detalizēti vietējā reģionālā līmenī un to saliekot kopā ar mūsu apdrošināšanas produktu. Mēs radījām tādu kombināciju, kas ir aktīvā un pasīvā riska pārvaldība. Jo tad, kad jūs saņemat pareizo īsto informāciju pirms ražas novākšanas, jūs varat samazināt riskus. Un tagad secinājumi manai prezentācijai. Es domāju, jā, ka šie laika apstākļi palielināsies, mainoties klimatiskiem apstākļiem, un tas ir ticis pierādīts visā Eiropā. Un mēs to esam izbaudījuši ne tikai pagājušajā gadā šeit, bet visā Eiropā, un risku pārvaldības rīki kļūst aizvien svarīgāk šī iemesla dēļ. Arī tiešie maksājumi samazinās, un platība maksājumi samazinās visā Eiropā. Un it īpaši, ja ir šādi smagi, ekstremāli zaudējumi, ir nepieciešams atbalsts. Un tagad ir īstais laiks, lai padiskutētu jūsu valstī, kādai jāizskatās lauksaimniecības politikai laikā līdz 27. gadam, kā arī jāizveido tāds rīku kopums atbalstam jūsu lauksaimniecībām. Es piedalos arī KAP nākotnes darba grupā, un mēs pagājuši gadu jau Briselē sākām runāt par galvenajām idejām, lai to visu varētu izvērtēt.
Un, protams, arī digitalizācija noteikti var palīdzēt jums, izmantojot pareizos rīkus jūsu saimniecībās. Jūs arī varat mazināt riskus, un mēs gan kā VH, gan kā jūsu partneris Latraps arī skatāmies un investējam digitālajos risinājumos, lai izkalkulētu, kādus lauksaimniecības produktus vislabāk stādīt, lai nodrošinātu pārtikas piegādi gan dzīvniekiem, gan cilvēkiem, kas palīdzētu nodrošināt mieru arī tajā pasaules daļā, kur miera vēl pagaidām nav. Un mēs visi kopā darām vislabāko darbu visur pasaulē. Paldies jums, paldies par uzmanību, paldies par prezentāciju. Kādi jautājumi droši ceļam roku, ja ir kāds jautājums, paceļam roku un jums tiks atnests mikrofons. While we wait for the questions, please do raise your hand if you have one. Kamēr gaidām jautājumus, ja jums ir jautājumi, paceliet roku un jums atnesīs mikrofonu. No savas puses es gribētu vaicāt sekojošo. Jūs minējāt atšķirības, kādas ir dažādās valstīs saistībā ar apdrošināšanu un kultūraugiem, bet varbūt, ka jūs varētu pastāstīt par tendencēm saistībā, teiksim, ar apdrošināšanu tuvākajos 5 līdz 10 gados vai kādā citā saprātīgā laika periodā. Ko varētu gaidīt? Ir 3 galvenās tendences. Pirmkārt, smagie zaudējumi, ar kuriem saskārāmies pagājušajā gadā ne tikai Vācijā vai Latvijā, bet visā Eiropā. Tātad notiek pašlaik sarunas starp apdrošinātājiem, pārapdrošinātājiem un politiķiem. Proti, vai vispār šādus klimata riskus var apdrošināt, vai tie ir apdrošināmi. Tas ir galvenais jautājums. Pēdējos 3 līdz 5 gados pārapdrošinātāji ir ierobežojuši savu pakalpojumu apjomu visā pasaulē, ne tikai Eiropā, bet arī Dienvidamerikā un ASV, kur ir bijuši ļoti smagi sausuma gadījumi, piemēram, Brazīlijā, un ir bijuši arī tādi nelielāki apdrošinātāji, kas šo zaudējumu dēļ ir bankrotējuši, un tāpēc pārapdrošināšanas apjoms ir samazināts. Tas ir ļoti svarīgi, un to jums arī jau priekšsēdētājs teica, ka ir jāskata ne tikai attiecības starp sākotnēju apdrošinātāju un lauksaimnieku, bet arī jāskatās tādu privātās publiskās partnerības kontekstā. Jādomā par prēmijām un arī par pārapdrošināšanas iespējām valsts līmenī. Jo, ja ir šādi smagi zaudējumi, ko izraisa, piemēram, sausuma periodi un salnas. Par to arī tika runāts Davosā, Šveicē, kad tika apspriestas tendences visā pasaulē. Otrs ir jāizmanto digitalizācija, tur, kur tā palīdz, bet nevajadzētu pilnībā tai uzticēties. To mēs varētu ļoti labi norādīt saistībā ar vietējiem laikapstākļiem. Jā, protams, lauksaimniekiem ir dažādi rīki, bet ir jāskatās arī uz savu lauku un jāskatās, kas tur notiek salīdzinājumā ar plānoto. Nevajadzētu tikai akli uzticēties digitāliem rīkiem, ir jāizmanto savu pieredzi, jāpaļaujas uz paudžu gaitā uzkrāto pieredzi, lai šo rīkopu piemērotu. Tas bija otrais, un tad trešais attiecas ne tikai uz risku pārvaldību, bet arī kopumā, kā uzņēmējs vai kā uzņēmums, mēs strādājam kopā ar lauksaimniekiem, ar lauku ekonomiku, lai tādu pilsētu iedzīvotāji kā Rīgā, Berlīnē vai Minhenē saprastu, kāpēc lauksaimniekiem tiešām ir tik svarīgs šis atbalsts, lai cīnītos vai stātos pretī klimata riskiem. Es domāju, ka tas būs tas aktuālākais tuvāko 3-5 gadu laikā. I think that is a sign of an excellent. Jā, vairāk jautājumu nav, varam pateikties par lieliskajām atbildēm un lielisko prezentāciju. Paldies!